Esat sveicināti Nodarbinātības valsts aģentūras un EURES raidījuma cikla Tavas iespējas Eiropā pirmajā raidījumā, kurā jums būs iespēja uzzināt par Eiropas komisijas iniciatīvu Eiropās, šīs platformas sniegtajām iespējām un ieguvumiem. Esmu Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultante Renāte Prēdele, un šodien uz sarunu esmu aicinājusi Akadēmiskā informācijas centra projektu vecāko ekspertu Edmundu Labunski. Pirms mēs turpinām ar sarunu, vēlētos minēt, ja raidījuma laikā rodās kādi jautājumi, droši tos varat ierakstīt čata lodziņā, un raidījuma laikā tad uz tiem sniegs atbildes. Sveicināti, Edmund! Sveicināti! Paldies par pievienošanos šīs dienas sarunai par Eiropās. Un mūsu sarunu es vēlētos sākt ar jautājumu, kas tad ir Eiropās un kā tas var palīdzēt cilvēkiem, kuri šobrīd ir darba meklējumos. Jā, tā tad Eiropās ir iniciatīva, ko 2004. gadā jau sen atpakaļ, pirms 21 gada, izstrādāja Eiropas komisija ar tādu ideju, lai palīdzētu cilvēkiem vieglā un saprotamā veidā atspoguļot savas prasmes, pieredzi, izglītību un intereses. Un arī visā Eiropā ir plaši pazīstama platforma, kas piedāvā plašu atbalstu mācībām un darbam Eiropā. Un visbiežāk tieši Eiropās cilvēki pazīst ar vietu, kur izveidot savu CV. Bet platformā īpaši kopš 2020. gada, kad viņi piedzīvoja diezgan lielas pārmaiņas, ir tagad dažādi rīki, kas var tieši palīdzēt gan mācībām, gan darbam Eiropā, kurus tad lietotāji var izmantot. Un kāpēc tieši būtu jāizmanto Eiropās šī platforma, nevis parasts CV dokuments CV sagatavošanai? Jā, tātad galvenais iemesls būtu tāds, ka Eiropās ļoti plaši pazīstams visā Eiropā, īpaši, piemēram, tiem, kas vēlās strādāt citās Eiropas valstīs, ir liela iespējamība, ka arī jau darba devējs pazīst šo Eiropās formātu. Un arī pie mums bieži vien darba devēji novērtē Eiropās CV, galvenokārt tāpēc, ka tas arī viņiem ir ierasts formāts, viņiem ir vienkāršāk šos CV savā starpā salīdzināt, jo viņi apmēram jau zina, kur ko meklēt, kā tas izskatās, un bieži vien tieši arī, līdz ar to svarīgi ir tas formāts, kas arī ir darba devējiem pazīstams, bet tas nav vienīgais, protams, arī liela priekšrocība ir tāda, ka tā ir bezmaksas platforma. Tur nav iekļautas nekādas slēptās izmaksas, nav iespējams vispār kaut kur kartes datus ievadīt, līdz ar to ir jāņem vērā, tur arī nav nekādas reklāmas. Un platforma pati par sevi ir ļoti lietotājiem draudzīga, viegli izmantojama. Un šajā ziņā ir jāņem vērā, ka ir dažādas lapas, kas uzdodas par Eiropās, līdz ar to meklējot Eiropās ir jāuzmanās, ir dažādas krāpnieciskās lapas. Tāpēc ievadot mājaslapu ir jāpārliecinās, ka tā ir īstā oficiālā Eiropās mājaslapa. Jā, ļoti noderīgs ieteikums šobrīd, ka tiešām ir dažādi šie krāpniecības veidi un lapas, kas patiesībā nav oriģinālās lapas. Paldies par atbildi, Edmund. Tiem cilvēkiem, kuri iepriekš nav izmantojuši šo Eiropās platformu, kādi būtu pirmie soļi, lai izveidotu profilu platformā? Jā, tā tad droši vien vienkāršāk būs parādīt nekā tikai pastāstīt, tāpēc dalīšos tagad ar ekrānu. Tātad šādi izskatās, un šis ir tikai paraugs, kā varētu izskatīties, piemēram, Eiropās CV, bet ir jāņem vērā, ka līdzīgi kā sociālajos tīklos arī Eiropās, vispirms ir jāizveido savs profils. Ir jānorāda informācija par sevi, piemēram, personas dati,
Iepriekšējā, te, protams, ir plašāk nekā sociālos tīklos, arī varat norādīt savu darba pieredzi, izglītību, prasmes un jebko citu, kas jums piemīt, ko vēlties norādīt savā CV. Un tātad visi veido sākumā savu profilu, un tas attiecās gan uz reģistrētiem lietotājiem, gan uz nereģistrētiem lietotājiem. Tātad arī nereģistrētāji lietotāji veidos profilu. Vienīgā starpība ir tāda, ka nereģistrētiem lietotājiem šī informācija netiek saglabāta. Sākot veidot profilu, piemēram, ja jūs jau esat reģistrējušies, es visiem šiem soļiem neiešu cauri, lai ietaupītu laiku, bet pēc reģistrēšanās būtībā galvenā primārā informācija, ko no jums prasa, ir no personas datiem, tas ir tikai vārds un uzvārds. Pārējā informācija, ko izvēlaties ievadīt, tas viss ir jūsu ziņā. Šeit, piemēram, ir norādīts dzimšanas datums, dzimums un kontakta informācija, adrese. Arī var viņu daudz plašāk izvērst, piemēram, norādīt savus sociālos tīklus vai kādu citu informāciju. Arī varat izvēlēties, vai pievienot vai nepievienot bildi. Bet arī šajā sadaļā tāds ieteikums no mūsu puses būtu, ka piesakoties darbā šajā sadaļā norādiet pēc iespējas mazāk. Galvenais, lai ar jums var sazināties, jo jūs nezināt, kur pēc tam visa šī informācija nonāk un kā viņi izmanto. Galvenais, uz ko ir jāliek uzsvars, ir darba pieredze, izglītība. Tātad šīs sadaļas jau arī pēdējās Eiropās formās nav iekļautas kā obligātā informācija, bet pēc visiem ierastajiem standartiem es tāpat ieteiktu viņas iekļaut un izmantot. Tātad arī darba pieredzē vajadzētu norādīt visu savu iepriekšējo darba pieredzi chronoloģiskā secībā, sākot ar svaigāko darba pieredzi, kas jums piemīt. Un tā arī ir jāskatās, ka šo CV veido, piemēram, ja tas ir jaunietis, kuram nav plaša darba pieredze, tad var norādīt jebkāda veida, piemēram, vasaras darbu vai brīvprātīgo darbu vai jebkāda veida darba pieredzi, kas ir bijusi. Tiem, kas jau ir dažādos darbos strādājuši, viņi jau tad vairāk var izvērtēt, kāda informācija ir nepieciešams norādīt un kādu nav. Nākamā sadaļa, kurā liekam arī lielu uzsvaru, protams, ir izglītība un apmācība. Tur arī ir vērts norādīt visas kvalifikācijas, kas jums ir iegūtas, gan piemēram, vidējā, bakalaurs, maģistra grāds un tā tālāk. Arī, ja jums ir bijuši jebkāda veida kursi, neformālās izglītības, piemēram, izieti kādi IT kursi vai kas tam līdzīgs, arī to visu šeit var uzskaitīt. Un arī attiecīgi sīkāk informācija norādīt par gadiem, iestādi un tā tālāk, un arī pie datumiem tur nav nepieciešams obligāti katru datumu atcerēties un norādīt, pietiks ar gadiem. Nākamā sadaļa arī, kam vajadzētu pievērst uzmanību, ir valodas zināšanas. Tur arī būtībā vajadzētu norādīt savu dzimto valodu, citas valodas, kas jums piemīt. Šis vairāk ir pašvērtējuma formā līmeņos, kādi jums šķiet, kāds jums piemīt katrai šai svešvalodai. No A1 sākot līdz C2. Un platforma arī ļoti skaidri izskaidro, ko šie līmeņi nozīmē. Un kādā līmenī jums jābūt valodas zināšanām, lai šo līmeni varētu norādīt. Bez valodas zināšanām arī ir speciāli atsevišķa sadaļa prasmes, kur arī var ļoti plaši kārtot un norādīt, kādas prasmes jums piemīt visdažādākajās jomās. Tad arī ir transporta līdzekļu vadītāja apliecība varat norādīt, un tur arī ir iespēja pievienot ļoti daudz citas sadaļas, piemēram, ja jums ir bijušas kādas publikācijas, tās var norādīt, vai jebkāda veida cita informācija, vai kādos, piemēram, dalības semināros vai ko citu. Tur ir brīvas sadaļas, kur varat brīvā tekstā norādīt, ko vēlaties savā profilā iekļaut. Tas ir ļoti ērti un vienkārši izdarāms. Tas būtu būtiskākais, ko vajadzētu iekļaut, sākot veidot savu profilu. Bet kādas vēl iespējas piedāvā šī Eiropas platforma? Bez
CV veidošanas, protams, Eiropās platformā ir daudz citas plašas iespējas. Protams, tā pati motivācijas vēstules veidošana, jo bieži vien darba devēja joprojām prasa arī iekļaut motivācijas vēstuli kopā ar savu CV. Bet īpaši kopš šī 2020. gada Eiropās platforma piedzīvoja liels pārvērtības, lielākoties tur bija uzsvars tieši uz Eiropās dokumentiem, un tagad ir nākuši klāt arī dažādi karjeras atbalsta rīki. Tā ļoti īsi dažus no viņiem nodemonstrēšu. Tātad, piemēram, viens no rīkiem ir salīdzināt kvalifikāciju, kas būtībā palīdz salīdzināt nacionālo kvalifikāciju ietvaru struktūras. Izklausās ļoti sarežģīti, bet īstenībā tas ir ļoti vienkārši. Tātad šajā rīkā varat, piemēram, izvēlēties dažādas valstis, piemēram, paņemsim Latviju un Franciju, salīdzināsim šīs ietvaru struktūras. Un ko tas būtībā nozīmē, ka ja jūs dodaties, piemēram, strādāt vai studēt uz citu valsti, īpašu vakancēm bieži vien darba devējs norāda līmeni vai izglītības dokumenta nosaukumu, tad kādai kvalifikācijai vai kādam līmenim jums būtu jābūt. Un tā kā šīs kvalifikācijas starp Eiropas valstīm ir ļoti dažādas, tad ir svarīgi saprast, tad kādam līmenim jūsu kvalifikācija atbilst tai kvalifikācijai citā valstī, uz kur vēlaties doties. Un tad būtībā ideja ļoti vienkārši, ka ar šī rīka palīdzību jūs varat saprast, tad kuram līmenim atbilst jūsu kvalifikācija citā valstī. Kamēr augstākajā līmenī no 6. līdz 8. daudzās valstīs ļoti vienkārši salīdzināms, ja pateicoties Boloņas procesam, lielākoties visur ir bakalaurs, maģistrs un doktora grāds. Tad jau citos līmeņos, īpaši 5. situācija var būt ļoti atšķirīga. Līdz ar to šis rīks palīdz saprast, tad kā šīs kvalifikācijas var salīdzināt starp Eiropas valstīm. Tad tas ir kaut kas praktisks, ko var izmantot katrs, kas vēlās mācīties vai strādāt kādā citā Eiropas valstī. Un arī ir interesants rīks, kas ir digitālo prasmu tests, kas būtībā katram ļauj pārbaudīt savas digitālās prasmes. Šīs prasmes tiek pārbaudītas 5 kompetenci jomās: prasme strādāt ar informāciju un datpratība, komunikācija un sadarbība, digitālā satura radīšana, drošība un visbeidzot problēma risināšana. Tests aizņem aptuveni 20 līdz 25 minūtes. To katrs var aizpildīt, tam nav nepieciešams reģistrēties, nav nepieciešams profils. Un pēc šī testa aizpildīšanas jums tiek izsniegts tāds kā certifikāts, kuru pēc tam var, piemēram, iekļaut savā CV, nosūtot darba devējiem, lai parādītu, kādas jums ir digitālās prasmes. Jāpiebilst, ka šis nav oficiāls izglītības dokuments, bet šis tests ir veidots pēc Eiropas komisijas Digicom standarta. Šāds pamats arī daudz kur citur Eiropā tiek izmantots, un informācija ir uzticama. Šajā certifikātā arī tiks parādīts, kurās no šiem jomām jums jau ir augstas digitālās prasmes un kurās no jomām viņas vēl varētu pilnveidot. Līdz ar to tas arī nodar kā tāds pašmācības rīks. Tad bez šī arī viens no svaigākajiem rīkiem, kāds Eiropās platformā ir ieviests, ir darba un prasmu tendences. Tātad viena no funkcijām ir, ka arī varat, piemēram, atlasīt kādu no Eiropas valstīm un pēc tam noskaidrot, kurās valstīs kādas profesijas ir vispieprasītākās. Tātad, kur visvairāk trūkst darba spēks. Tātad, ja jūs vēlaties strādāt kādā no Eiropas valstīm, jūs varat ieiet, apskatīties, kurās valstīs, kuras profesijas ir vispieprasītākās. Un attiecīgi arī ir sadaļā profesija, kur jau varat ierakstīt konkrētu profesiju, un tur tiks parādītas galvenās prasmes, kādas tiek sagaidītas katrai no šīm profesijām. Tas arī ir piemērs, ko var praktiski izmantot savu CV veidojot, jo, piemēram, ja jums jau ir pieredze noteiktā profesijā, jūs meklējat vakanci, vēlaties kaut kur citur pieteikties, jums, protams, visas šīs prasmes ir, bet visi jau uzreiz nevar apzināt, tad īsti kādas visas tās prasmes viņiem bija.
Un šeit arī var, piemēram, to profesiju ierakstīt. Tur tās prasmes būs parādītas, var atlasīt, tā, jā, tas man ir. Tātad zinu, ka to var ielikt savā CV. Un trešā sadaļa ir tendences. Te jau arī var, piemēram, ierakstīsim noliktavas darbinieku. Un arī var, piemēram, salīdzināt dažādas valstis. Paņemsim Latviju, Franciju un Vāciju. Un šis rīks parāda, kā, piemēram, pieprasījums pēc noteiktām profesijām ir mainījies gadu laikā. Tātad šeit mēs varam redzēt, ka Francijā un Vācijā pēc noliktavu darbiniekiem pieprasījums pat ir krities, kamēr Latvijā tas ir būtiski kāpjas gadu laikā. Tas ir varbūt kaut kas, kas būtu mazāk liederīgs ierastam Eiropās lietotājiem, bet nozarē strādājošiem šie varētu būt interesanti informācija, ko vērtēt un salīdzināt. Un vēl viens no rīkiem ir pieteikuma pārvaldnieks, tas gan ir pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem. Un pieteikuma pārvaldnieka ideja, ka pirmkārt ar to varat sekot līdzi vakancēm, kurām esat pieteikušies. Tas var kalpot kā vienkārši tāds paškontrols rīks, lai izsakot, kam pieteicāties, kam nepieteicāties, kam vēlaties vēl pieteikties. Un arī ļoti liederīgs pieteikuma pārvaldnieks ir tieši tāpēc, ka varat visus savus dokumentus apkopot vienu vietu. Piemēram, jums ir CV, motivācijas vēstule vai kādi digitālie apliecinājumi. Un tad visus šos dokumentus jūs varat apkopot vienu vietu savā profilā un pēc tam darba devējiem nosūtīt kā saiti. Un tad nebūs tā, ka varbūt aizmirsīsiet kādu dokumentu pievienot. Zināsiet, ka viss jau ir vienu vietu. Un arī ar šo pieteikumu pārvaldnieku starpniecību jau uzreiz var pieteikties konkrētām vakancēm. Un patiesībā šie rīki arī ļoti labi viens otru papildina. Tātad digitālajā testā iegūtās atziņas, ja zināšanas var iekļaut savā CV. Tāpat tās arī par darba un prasmju tendencēm, ko jūs minējāt, ja saprast pie profesijām, kādas ir tās galvenās prasības, saprast, vai ir atbilstoši jūsu pieredzei un izglītībai. Praktiski arī palīdzēt, ne tikai CV izveidošanu, ko var iekļaut, nosūtīt darba devējiem, bet, piemēram, to pašu CV veidojot. Nav obligāti beigās jāsaglabā šis PDF dokuments, kuru bieži vien mēs e-pastā nosūtam pieteikumu, bet PDF dokumentu aizmirstam pievienot. Bet ir iespējams arī dalīties ar šo pašu CV kā saiti, un tad darba devējs var jūsu profilu tad atvērt un apskatīties. Jā, un tad nav nepieciešams nekādus pielikumus pievienot. Jā, paldies, Edmund. Tātad, piesakoties vakancēm, arvien vairāk tiek uzsvērts tas, cik svarīgi šos pavadu dokumentus ir sagatavot konkrētajai vakancei tieši. Ja? Tātad nevis vienu vispārīgu CV visiem darba devējiem, bet konkrētiem darba devējiem, konkrētajai vakancei. Sakiet, lūdzu, cik vienkārši ir atjaunot un pielāgot savu informāciju dažādām vakancēm? Jā, tā tad profila atjaunošana ir ļoti vienkārši, īpaši jau tiem, kam ir jau izveidots un reģistrēts profils. Viņiem atliek vienkārši ielogoties, un tad attiecīgi varat vai nu rediģēt atsevišķas sadaļas vai pievienot jaunas sadaļas. Šis process ir ļoti, ļoti ātrs un vienkāršs, bet arī tiem, kas nav kā reģistrējušies, viņiem tāpat būs tas iepriekšējais CV saglabāts dokumentā, pēc tam var šo PDF dokumentu augšu pielādēt un pēc tam arī veikt attiecīgi izmaiņas Eiropas platformā. Bet jā, kā jau minējāt, tad ļoti būtiski arī ir šī CV pielāgošana. Darba devējiem ir svarīgi, lai CV būtu norādīta visa būtiskākā informācija, lielākoties jau tā, kas attiecās tieši uz konkrēto vakanci. Jo, piemēram, kaut vai tiem pašiem jauniešiem, kam nav plaša pieredze, viņiem pat vajadzētu norādīt visu, kādu veidu pieredze viņiem ir. Bet tiem, kam ir plaša pieredze, ir daudzos darbos strādājuši, tur tomēr vajadzētu izvēlēties, kādu veidu informāciju jūs norādat.
Un, es, protams, nezinu, vai tā ir patiesība, bet dzirdēju apgalvojumu, ka darba devējs vidēji pavada 30 sekundes apskatoties kandidāta CV, kas nozīmē, ka šo 30 sekundžu laikā tad droši vien viņiem vajadzētu pēc iespējas īsāku un vienkāršāku informāciju, kas tikai attiecās uz šo konkrēto vakanci, lai var pēc tam izskatīt un izvērtēt jūsu iesniegto CV. Līdz ar to arī Eiropās platformā tad ir pirmkārt jau ir tieši uz šo attiecoties ir izveidots alternatīvs veids, kā izveidot savu CV, kur varat tieši skatīties, kādas sadaļas varat, piemēram, ņemt ārā, lai šis CV kļūtu īsāks un pārskatāmāks, vai mainīt burtu izmēru vai ko citu, lai viņš ietilptu vienā lapā. Vai arī var izmantot standarta CV veidošanu, kur arī varat izvēlēties, kuras sadaļas iekļaut. Un, piemēram, tas ir ārti Eiropās CV, ka varat, piemēram, norādīt pilnīgi visu par sevi, visu iepriekšējo darba pieredzi, visu izglītību, un pēc tam attiecīgi atlasīt, ko no šī vēlaties un ko nevēlaties norādīt uz konkrēto vakanci piesakoties. Piemēram, jums vēlaties strādāt par sistēmu analītiķu, bet sen atpakaļ strādājot par datu operatoru, tas mums vairāk nav nepieciešams, jau pēdējā pieredze pietiekoši būtiska bijusi. Un tāpat, piemēram, ja jums ir bakalaura maģistra grāds, varbūt pat vidējo izglītību nevajag iekļaut, līdz ar to visu lieko informāciju varat neiekļaut, arī no prasmēm izvēlēties, ko iekļaut, ko neiekļaut, kas uz konkrēto vakanci attiecās. Arī tāpat pie personīgās informācijas varat izvēlēties, vai bilde norādīt, iekļaut vai neiekļaut, vai dzimumu, vecumu vai ko citu iekļaut, neiekļaut. Un tad, jā, katru šo CV ir ļoti ērti pielāgot. Jums vienkārši sākotnēji, kad veidosiet profilu, salieciet visu, un pēc tam vienkārši veidojot CV, atlasiet, kas tieši šim CV, šai vakancei būs visaktuālākais. Un pēc tam tad arī ērti var pielāgot formu, un nākamajā reizē visā profilā viss tā iepriekšējā informācija paliks, un tad arī varēs pielāgot citām vakancēm. Ļoti noderīga informācija. Paldies, Edmund. Tātad ir arī vairāki formāti iespējami. Ļoti plaši viņu var pielāgot. Tur ir šobrīd 4 dažādas veidnes. Tad arī ir iespējams burtu izmēru, krāsas dažādas mainīt. Kam patīk ļoti pielāgot un personalizēt šo CV, arī tādas iespējas, lapušu numurus iekļaut vai izvēlēties vai norādīt Eiropās logo vai katrā lapā norādīt. Tā kā personalizēšanas iespējas arī gana plašas ir. Un šos rīkus, un tātad CV un motivācijas vēstuli ir iespējams sagatavot arī kādās citās valodās. Jā, tātad Eiropās platforma, būtībā visa informācija, kas viņā ir iekļauta, ieskaitot arī, protams, CV veidošana, ir pieejama 31 Eiropas Savienības valodā. Un arī, piemēram, ejot savā profilā, pašā augšā ir opcija citas darbības, un tur ir iespēja pievienot profilu jaunā valodā. Ir dažādas opcijas, kur jūs varat izvēlēties, kā vēlaties to darīt. Varat, piemēram, izveidot jaunu, kur pilnīgi visu no jauna rakstīsiet visu šo informāciju, vai arī varat paņemt jauno savā esošam profila. Ja jums, piemēram, izveidots jau ir CV latviešu valodā, to izvēlaties, augšā norādāt kādu vienu no šīm 31 Eiropas valodas. Piemēram, vēlaties tagad veidot CV spāņu valodā, tad jums arī visas šīs galvenās sadaļas jau, protams, ir automātiski pārtulkotas, bet visas tās sadaļas, kuras jūs ievadat, kur ir informācija par jums, par jūsu izglītību, darba pieredzi, tās automātiski pārtulkotas netiek, jo tur tad visādi brīnumi varētu parādīties. Līdz ar to tas tiek atstāts lietotāja ziņā, vai viņi paši pārtulko vai kādu mašīnu tulkošanas pakalpojumu izmanto. Bet tādā ziņā ir ērti, ka visa iepriekšējā informācija visā šajā sadaļās jau ir priekšā pieejama. Jums tikai atliek tekstu nomainīt, un tad jau visa šī forma būs pieejama. Un attiecīgi pēc tam jau veidojot CV, tad jau būs iespēja
varat izvēlēties tad, kuru jūs vēlaties veidot, no kādas valodas. Un te arī ir iespēja, piemēram, uzreiz jau varat izvēlēties, ja jums ir izveidots, piemēram, viens latviešu, viens angļu valodā, tad veidojot CV, jūs tagad pasakat, kurā no valodām vēlaties tad turpināt veidot šo CV. Un profili tad paralēli paliks visās šajās valodās. Bet arī, protams, ir jāņem vērā, ja jūs šo profilu atjaunojat, tad viņš automātiski netiks atjaunots citā valodā. Tad to pašam ir manuāli jāizdara. Paldies, Edmund. Jūs jau nedaudz minējāt, bet kā platforma palīdz saprast un aprakstīt cilvēkam viņa prasmes un pieredzi? Jā, tā tad Eiropās platformā arī ļoti liels uzsvars ir likts uz prasmēm, jo mūsdienās arī darba devēji bieži vien saka, ka viņiem nav svarīgi iepriekšējā darba pieredze, bet prasmes, ko kandidāts ir spējīgs izdarīt. Un līdz ar to arī Eiropās CV ļoti liels uzsvars likts tieši uz prasmēm, kur ir atsevišķa sadaļa tieši prasmēm, un jūs varat attiecīgi meklēt dažāda veida prasmes no garas saraksta. Varat jebkāda veida atslēgu vārdus ievadīt vai sākt rakstīt. Un, jā. Un jums piedāvās arī garu sarakstu ar dažādu veidu prasmēm. Jo ļoti daudziem mūsdienās ir tā, ka viņiem piemīt ļoti daudziem prasmes, bet problēma ir tās prasmes apzināt. Tad Tieši kādas tā. īsti tad ir tās prasmes man? Un es zinu, ka man viņas ir daudz. Dažas zinu, bet daudzas nezinu. Un tādā ziņā ļoti labi tas palīdz, jo var, piemēram, šādam sarakstam arī iet cauri un skatīties, jā, uzraudzīt datu ievadi. Jā, man, piemēram, šāda prasme ir. Tā ir digitālā prasme, piemēram, pieliksim viņu šeit. Un arī varat tādā veidā meklēt, un te arī būs ierosinājumi, balstoties uz to, ko jau iepriekš ievadījāt. Ja, piemēram, redzat jau kādu prasmi, kas jums no piedāvātajām piemīt, tad arī tās varat pievienot. Nav tikai no saraksta jāpievieno, var arī brīvā tekstā ievadīt, pievienot klāt, un pēc tam, protams, šīs prasmes var grupēt. Te tikai kā piemēram ir pievienotas digitālās prasmes, komunikācijas prasmes, var arī, piemēram, vadības prasmes vai kādas citas prasmes pievienot. Un, līdz ar to tad varat visu šīs prasmes atlasīt, grupēt un norādīt, jo visas šīs prasmes arī darba devējiem ir ļoti būtiskas. Ar šo prasmju sadaļa īsti vēl nebeidzās, jo Eiropās platformā vēl ir cita sadaļa. Augšā atsevišķa sadaļa, kas ir manas prasmes. Sākotnēji viņi bija nesaistīti ar CV, bet vēlāk viņi tika nedaudz izvērsta. Un tā būtībā jūsu profilā ir vienkārši papildus iespēja, kur jūs varat arī meklēt un apzināt visdažādākās prasmes. Un tur arī varat, piemēram, meklēt, tur būs gan ieteikumi, kur varat skatīties dažādas prasmes, kas jums piemīt, varat meklēt arī pēc atslēgu vārdiem dažādas prasmes, un pēc tam viņas pievienot. Un šeit ir vērtīgi tas, ka šīs prasmes jau pa noteiktām jomām tiek sagrupētas, piemēram, vadības prasmes, darbs ar datoru, un inženierija un tā tālāk, un prasmes sniegt informāciju. Un, piemēram, arī savu CV veidojot, ja jums, piemēram, trūkst idejas, kādās kategorijās grupēt šīs prasmes, tad tas arī jums var dot idejas. Piemēram, sadaļā tad manas prasmes jūs varat atlasīt, kādas prasmes jums piemīt no kādām grupām, un pēc tam tās šeit pievienot. Un arī tā ir opcija pašā augšā importēt no manām prasmēm, un to, ko tur iepriekš ievadījāt, tad šeit varat atlasīt, kas jums liekas aktuāli. To pēc tam var saglabāt, tas pēc tam pievienosiet. Vai nu vienā kopējā katlā ar prasmēm varat atstāt, vai pēc tam grupēt. Līdz ar to šo tagadējā formātā prasmēm ir ļoti, ļoti plašas iespējas Eiropās CV. Un noteikti visiem, kas veido savu CV, noteikti pievērst uzmanību un padomāt un smelties idejas, kādas prasmes varētu pievienot, jo tiešām darba devēji tās mūsdienās prasa arvien vairāk un vairāk un novērtē.
Kādi ir galvenie iegūmi tiem darba meklētājiem, kuri pavada dokumentu un savu prasmju apzināšanai izmanto Eiropas platformu un tās piedāvātos rīkus? Jā, tātad galvenie ieguvumi darba meklētājiem ir tādi, ka Eiropās ir plaši pazīstams gan starp dažādiem darba devējiem, gan arī Eiropā to plaši izmanto. Un arī nereti darba devēji pieprasa iesniegt CV Eiropās formātā. Un arī būtiski ņemt vērā, ka Eiropās arī tomēr ir, kā jau iepriekš minēju, bezmaksas platforma, bez slēptām izmaksām dažādām. Arī, kā jau minēju, tad šo CV var ļoti vienkārši pielāgot vakancei. Un Eiropas platformā ir dažādi karjeras atbalsta rīki. Katram darba meklētājam tad būs iespēja ne tikai savu CV izveidot, bet izmantot dažādus rīkus, kā piemēram šo digitālo prasmu dokumentu certifikātu viņi var pievienot un skatīties, kā tas var tālāk viņiem palīdzēt viņu karjerā. Mhm. Un sarunas gaitā jūs minējāt, ka šis Eiropas formāts ir pazīstams darba devējiem gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas, citās Eiropas Savienības valstīs, un Eiropās zina darba devēji. Es teiktu, ka jā, bet situācija ļoti atšķirās pa valstīm. Lielākoties, jā, Eiropās jau pastāv diezgan sen, kopš 2004. gada. Līdz ar to viņš arī jau ir visu šo laiku plaši izmantots un darba devēji lielākoties visā šajā laikā viņi ir iepazinuši. Formāts ir mainījies, izskats ir mainījies, bet ideja vienmēr paliek viena. Un arī šīs veidnes arī daudz tiek veidotas pēc vecā formāta. Līdz ar to es teiktu, ka darba devēji bieži vien tieši viņi arī pazīst. Situācija ļoti atšķirās, jo ir valsts, kur viņu pazīst un izmanto vairāk, ir valsts, kur viņu pazīst un izmanto mazāk. Piemēram, ir dažādas Eiropas valstis, kur jau nacionālā līmenī ir dažādi karjeras atbalsta rīki, kas pēc funkcijām, gan pēc CV veidošanas, gan pēc visa cita, dublē Eiropās, līdz ar to viņi bieži vien ir interesēti izmantot savus nacionālos rīkus. Vēl citās valstīs viņi ļoti plaši izmanto, es teiktu, ka Latvijā ļoti daudz izmanto. Un ir pat noteikts valstis kā Portugāle, Itālija, Rumānija, kur ir noteikts, ka valsts sektorā, ja vēlaties pieteikties darbā uz valsts iestādi, tad CV ir obligāti Eiropās formātā jāiesniedz. Un līdz ar to šajās valstīs jau viņu izmantošana ir ļoti populāra un ļoti izteikta. Mhm. Jā, paldies, Edmund. Kā Eiropas var palīdzēt tiem, kuri vēlas strādāt vai mācīties citās Eiropas Savienības valstīs? Tad Eiropās platformā arī tam ir tieši atsevišķas sadaļas. Mācījies Eiropā un strādā Eiropā, kur tieši ir uzsvars uz to likts, lai palīdzētu visdažādākajos veidos tiem, kas vēlās tieši šo mobilitāti. Tātad viņā var meklēt jau konkrētas izglītības iespējas. Jāpiebilst gan, ka viņas nav no visām Eiropas valstīm, bet tad arī ir uzskaitīts, kuras valsts sniedz šo informāciju gan par pilnām kvalifikācijām, gan par kursiem, kurus var apgūt dažādās valstīs. Un tad viņas šeit arī pēc atslēgu vārdiem, pēc valstīm var meklēt. Un gan pēc līmeņiem filtrēt, gan pēc tematiskajām jomām. Un jau meklēt konkrētas izglītības iespējas Eiropas valstīs. Un papildus tam arī ir atsevišķa sadaļa darba piedāvājumi, kur jau var meklēt konkrētas vakances, ierakstot vietu, meklēt arī pēc atslēgu vārda. Un te ir jāpiebilst, ka te ir vistiešākā sadarbība ar Eures, jo visas šīs vakances Eiropās platformā tieši nonāk caur Eures, kur savukārt viņas oriģināli nonāk no pašām šīm nacionālajām aģentūrām katrā valstī, kas tad iesniedz šos, kurām iesniedz šos darba piedāvājumus. Līdz ar to informācija vienmēr ir aktuāla. Bet bez šīm sadaļām, jā, ir vēl svarīgi piebilst, ka tur nav tikai piedāvājumu meklēšana, tur ir arī sadaļa informācija un atbalsts, kas arī ļoti būtiska. Ja, piemēram, ja vēlaties mācīties kādā no Eiropas valstīm,
tad arī varat, piemēram, kādu no Eiropas Savienības valstīm atlasīt. Un arī, protams, tā informācija, kāda būs piedāvāta, viņa ļoti atšķirās pa valstīm, jo tas atkarīgs no kāda informācija katra valsts pati sniedz šai sadaļai. Bet bieži vien tur, piemēram, var atrast tādu informāciju kā izglītības sistēma valstī, izglītības iestāžu sarakstu, pieteikšanos studijām, studentu atbalstu, iestādes, kas nodrošina augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu, informāciju par diplomu atzīšanu un tā tālāk. Piemēram, ja vēlaties doties studēt uz kādu no Eiropas valstīm, tad šeit varat atrast informāciju par dažādiem dienestiem, kas gan valsts, gan Eiropas līmenī jums var sniegt atbalstu tieši, ja vēlaties studēt vai mācīties kādā no Eiropas valstīm. Un pēc idejas ļoti, ļoti līdzīga sadaļa ir arī sadaļai strādā Eiropā, tur arī ir informācija un atbalsts. Arī varat izvēlēties kādu no Eiropas valstīm, un tur arī būs piedāvātas dažādas institūcijas, kas jums var palīdzēt, ja vēlaties strādāt kādā no Eiropas valstīm. Tur arī tā informācija ļoti atšķirās. Tur var atrast, piemēram, reglamentētās profesijas, ārvalstu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, informāciju par dzīvošanas un darba apstākļiem, nodarbinātības aģentūru konkrētajā valstī, migrācijas informācijas centrus, brīvprātīgā darba iespējas un daudz ko citu. Paldies, Edmund. Jā. Minējāt, ka viens no ieguvumiem ir tas, ka platformu var izmantot bez maksas. Sakiet, lūdzu, cik droši ir glabāt savus datus platformā? Jā, tātad Eiropās platformā dati tiek aizsargāti, viņi tiek glabāti Eiropas komisijas serveros, lai aizsargātu personas datus. Eiropas komisija ieviesos dažādas tehniskas un organizatoriskas pasākumus, lai tad rūpētos par datu drošību. Un ar organizatoriskiem ir domāts, kā piemēram, lai tiek pārvaldīt, kam vispār ir piekļuvi šiem datiem un tā tālāk. Bet tas, protams, arī nav tikai no Eiropas komisijas puses, arī katrs lietotājs pats var rūpēties par savu datu drošību, izveidojot savu profilu un savu kontu, jo pirmkārt katram lietotājam tas nav uzspiests, tā ir izvēle, ir iespējams, piemēram, pievienot divu faktoru autentifikāciju, kas nozīmē, ka, piemēram, ka nepietiek pieslēgties tikai ar paroli, bet arī, piemēram, vajadzēs apstiprinājumu ievadīt telefonā. Tā kā, ja jūs vēlaties papildus rūpēties par savu datu drošību, tad to var izdarīt. Bet kopumā neesmu par nekādiem incidentiem dzirdējis datu drošības jomā. Tā kā es teiktu, ka ļoti droši ir veidot savu kontu, uzglabāt informāciju. Un tā. Un kādu atbalstu ir iespējams saņemt tiem lietotājiem, kuriem rodās kādi jautājumi vai grūtības, izmantojot platformu? Par atbalstu mēs sniedzam diezgan plašu atbalstu visiem lietotājiem. Tātad visiem, kam ir jebkādi jautājumi par Eiropās saistītām tēmām, var mums gan zvanīt, gan uz e-pastu rakstīt. Atbildēsim uz visām ziņām, bet jāpiebilst gan, ka Eiropās ir Eiropas komisijas uzturēt un pārvaldīt iniciatīvu, līdz ar to tehniskus jautājumus mēs paši atrisināt nevaram, bet mēs varam sniegt dažādus padomus, kā tikt galā ar dažādām situācijām, un mēs arī informāciju tālāk varam nodot Eiropas komisijai vai ieteikt tieši sazināties ar Eiropas komisiju, un parasti viņi arī diezgan īsā laikā atbild un risina problēmas. Bet jā, tā kā jebkādos jautājumos droši ar mums var sazināties. Un jūsu kontaktinformācija ir norādīta Eiropas mājaslapā, ja? Jā, mums arī ir savā nacionālā mājaslapa. Tātad Eiropas mājaslapa ir europas.eu, kur ir pieejama viss šī CV veidošana, motivācijas vēstules veidošana, Eiropās rīki un viss pārējais atbalsts. Mums ir nacionālā Eiropās lapa, kas ir europas.lv, un tur arī būs informācija par to, kas tad ir Eiropās un ar ko mēs nodarbojamies, un tur arī ir visa kontakta informācija norādīta. Un e-pasts mums arī ļoti vienkārši europas@aic.lv. Un ir arī varbūt kādas video pamācības tiem, kuri vēlas izmantot platformu?
Jā, mums arī mājaslapā ir publicētas, un arī bieži sociālajos tīklos publicējam, veidojam dažādas pamācības, kā tieši platformu izmantot ar konkrētiem soļiem, kur ko klikšķināt, kam iet cauri. Bet jāpiebilst vienu lietu, ka ņemiet vērā, ka var reizēm atšķirties tas, ko redzat pamācībā, un tas, kas ir dzīvē. Tāpēc, ka Eiropās platforma visu laiku attīstās, viņa visu laiku atjaunojās. Līdz ar to varbūt kaut kas nesakritīs, bet galvenā ideja jau būs tā pati. Bet jā, mēs, protams, arī dažādus informatīvos materiālus izstrādājam, lai lietotāji varētu pēc iespējas ātrāk šo platformu lietot. Jā, Edmund, paldies! Paldies par šo visu informāciju, kas, es ceru, būs noderīga tiem, kuri būs klausījušies šo raidījumu. Aicinu sekot līdzi arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapai un Eures sociālajiem tīkliem, lai uzzinātu par nākamajiem raidījumiem ciklā Tavas iespējas Eiropā. Tā kā Edmund Mīļš, paldies par piedalīšanos šīs dienas sarunā. Un raidījuma nobeigumā es vēlētos atgādināt, ka Nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultanti sniedz konsultācijas par dzīves un darba apstākļiem Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīs. Tāpat sniedzam atbalstu emigrantiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā, un konsultējam arī dažādos jautājumos, kas ir saistīti ar sociālo aizsardzību un nodokļiem Eiropas Savienībā. Ja rodās kādi jautājumi par kādu no šīm tēmām, droši varat sazināties ar kādu no Eures konsultantiem. Savukārt, ja rodas kādi jautājumi par Eiropās platformas izmantošanu, aicinu tad sazināties ar kolēģiem no Eiropās. Jā. Tā kā paldies par jūsu uzmanību un veiksmi. Visu Jā, labu! paldies, visu labu! Visu labu.